Šogad skaitli cernekaviešiem būs viegli atcerēties. Jaunā bērnu dārza pamati likti novada 800. jubilejas gadā. Par to liecinās arī bērnu dārza pamatos iemūrētā kapsula ar vēstījumu nākamajām paudzēm. Paredzēts, ka nākošā gada rudenī 160 bērnu dārza audzēkņi un viņu pedagogi varēs ieiet jaunās telpās. Mums tas ir ļoti aktuāli, jo ja šis bērnu dārzs nebūtu, tad visticamāk Jēkabs arī netiktu pirmsskolas izglītības iestādē. Daudzām māmiņām tiešām ir tā situācija, ka pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma nākas stāties bezdarbniekos, jo vienkārši nevar aiziet atpakaļ uz to darbu, jo to bērniņu nav kur atstāt. Jaundzimušo skaits Cernekavas novadā ar katru gadu palielinās, un jau šobrīd uz vietu bērnu dārzā gaida aptuveni 200 mazuļu. Par jaunu bērnu dārza būvniecību Cernekavā spriests jau ilgi, un ceļš līdz pamatu ielikšanai bijis gan sarežģīts. Mainoties ekonomiskajai situācijai, ticis pārtraukts jau uzsāktais projekts un vajadzēs meklēt citus risinājumus. Mums bija jau faktiski apstiprināts skiču projekts pilnīgi jaunu bērnu dārza būvniecībai citā vietā ar projektu kopējām izmaksām 3,2 miljonu. Un mēs sapratām, 2 gadu atpakaļ mēs sapratām, ka mēs to nevarēsim īstenot vismaz tuvākajā laikā, jo valsts mums nedos ne kredītus, ne mēs varam veidot privāto publisko partnerību. Tāpēc sākām meklēt citu variantu un atradām šo variantu, kur mēs nopirkām no privātā zemi blakus esošajiem bērnu dārzam. Iztāmējām un izprojektējām ļoti vienkāršu, tikai tādu, lai būtu patiešām bērniem nepieciešamās lietas, bez dažādām ekstrām. Un te ir rezultāts, un plus vēl arī konkursa rezultātā mums apmēram 100 000 ietaupījums. Sīvā konkurencē starp 10 pretendentiem tiesības būvēt Cernekavas bērnu dārzu iegūs firma Pamats. Celtnieki sola darbus pabeigt laikā, un tos sekmēšot arī būvniecības vadītāja Lielbritānijā gūtā pieredze. Rīgas firma Pamats jau 19 gadi strādāja būvniecība, un Torensberg jau 5 gadi, kopā 23 gadi. Mūsu uzņēmumi pievesti tie Eiropiskie standarti un tā saucamie jaunie tehnoloģija, un mēs to cenšamies šeit izstrādāt un strādāt ar jauniem zinātniskiem pieejiem. Cernekavieši nākotnē raugās cerīgi. Jau tiek domāts arī par stadionu rekonstrukciju, kur pavisam nesen Cernekavas novada domai izdevies atgūt pašvaldības īpašumā. Novada 800. jubilejas gads cernekaviešiem droši vien paliks atmiņā kā jaunu projektu un ieceru gads. Jānis Galviņš, Velga Galviņa, TV Spektrs.